ķermenis ir vienots vesels, un arī sen ir pierādīts, ka, lai labāk skrējiens sanāk, arī pašam skrējiem ir ļoti labi jāstrādā ar rokām, tāpēc arī mums ir nepieciešams šis roku spēks, arī izveikt vingrinājumus, kas pastiprina rokas muskultūru, un ne tikai pašu muskultūru, bet arī pašām rokām šo kustīgumu, amplitūdi, lai tas skrējiens sanāktu vēl labāk. Jo labāk strādā arī rokas, jo labāk arī strādās kājas. Tā tas mūsu ķermenis ir savienots. Plecu josla, lai plecu daļai sānis augšā ar kaulu ņem kopā. Augšā jāizgriež, tādēļ, lai ietekmētu visu plecu joslas daļu. Šis būs vieglāks vingrinājums, to taisīt kādām 30 reizēm. Uzliekamies atkal atbalstā. Un pa vienai augšā vienu otru. Pārējus sānis. Sānis. Jā, vienu, otru. Šis arī nebūs tik grūts, var taisīt arī līdz kādām 30 reizēm. Pastiprināsim vājos plecus, arī jātur viduklis, jādomā arī par vidukli, par presi, lai vairāk strādātu, paņem bišķi tuvāk pie ķermeņa, palaid tā kā šitā, lai pieslēgtu roku triceps muskuļus. Ņem tagad plati. Jā, šis vairāk būs krūšu muskuļiem, iepriekš bija vairāk rokas muskuļiem tricepsiem, tagad būs krūšu muskuļiem. Strādāsim ar pa 8 līdz 10 reizītēm. Un triceps muskulīti ir apgriezīsies riņķī, nostiprināt triceps muskuli, jo sēžu daļa zemāk nonāk, jo grūtāk šim muskulim. Ja tas ir pa grūtu, taisam mazāku amplitūdu. Iestiepsies gan arī šie saīsinātie krūšu muskuļi, plus arī nostiprināsies rokai svarīgi muskuļi.